Dažkārt no idejas līdz realizācijai paiet vien pāris mēneši. Tomēr ir gadījumi, kad tam nepieciešami vairāki gadi. Turklāt, ja nolemts uzsākt ko jaunu un iepriekš nebijušu, allaž pastāv risks, ka cerētais rezultāts var netikt sasniegts. Dienā milzīgs daudzums cilvēku iet gar Rīgas kanālu. Taču pirms 5 gadiem tikai viens no viņiem, uzņēmējs Ainis Čaunāns, nolēma, ka vērts riskēt un īstenot kādu traku ideju, proti uzsākt Rīgā turisma braucienus pa kanālu ar senlaicīgiem kuģīšiem. Pēc ilgiem meklējumiem uzņēmējs no slavenās grupas ABBA producenta Stīga Andersona dēla Lara nopirka 12-vietīgu kuģīti Darling. Tad, kad es strādāju pie šī projekta, es stundām ilgi pavadīju internetā pētot pasaulē piedāvājumu, kādi kuģi ir nopērkami priekš šāda projekta. Ja? Un pirmais, kas nāca prātā, bija Venēcijas gondolas, tad vēl kādi Amsterdamas kuģīši, tad kādi kuģīši Vācijā. Bet tieši Rīgas izskatam, Rīgas laikmetam, arhitektūrai pieskaņots kuģis, man liekas, atradās šis. Un tādus nekur pasaulē neražo. Mums nācās viņus iemācīties ražot pašiem. Tiesa, uzņēmējs atzīst, ka tā savā ziņā bijusi avantūra, jo īsti pat nebija zināms, vai Darling spēs izlīkumot pa kanālu un izbraukt zem tiltiņiem. Izmēģinājuma braucienā pierādījās, ka tas ir iespējams, taču vēl pagāja laiks, kamēr Rīgas doma piešķīra atļauju regulārai kuģošanai un turistu pārvadāšanai pilsētas kanālā. Tomēr ar vienu kuģi tālu netiksi, tāpēc uzņēmējam nācās gudrot, kā kuģīšus pavairot, par prototipu ņemot jau iegādāto Darlingu. Vispirms viņš vērsās pie sena drauga, kurš strādā galdniecībā, un pēc tam arī pie pazīstama metāla apstrādes meistara, kuri abi piekrita izaicinājumam – darīt ko pilnīgi jaunu un nebijušu. Visas Darlinga koka un misiņa detaļas tika rūpīgi izpētītas un nokopētas. Rezultātā 2008. gada 10. oktobrī tika prezentēts pirmais jaunais kanāla koka kuģītis Marija. Tā pamātne un motors izgatavoti kuģu būvētavā Amerikā, savukārt publiskā telpa un interjera detaļas tepat Latvijā. Kuģīša garums ir 9,4 metri, platums 2,04 metri, bet iegrime 60 centimetri. Marija darbojas ar elektrodzinēju un tajā var braukt 12 pasažieri. Kuģīša izgatavošanas izmaksas bijušas nedaudz mazākas par 100 000 latu. Šodien arī mums ir iespēja ielūkoties kuģīša būvdarbu beigu posmā. Koka detaļu izgatavošanai Valmieras uzņēmums Zaļā pēda izmanto Latvijā audzētu ozolu un sarkankoku. Kad dēļi sazāģēti un izžuvuši, tos sāk apstrādāt, piešķirot vajadzīgo biezumu, formu un platumu. Uz jau iepriekš izgatavotiem šabloniem tiek veidotas liektās koka detaļas. Šādi izgatavo visas nepieciešamās – logus, durvis, soliņus, galdus, bārleti. Tad tas viss jāsamontē uz korpusa, gluži kā ceļot māju, soli pa solītim. Es domāju, ka grūti ir izdalīt kaut ko īpaši sarežģīti, jo visas detaļas ir pietiekami sarežģītas. Es domāju, pats tas darba process ir diezgan nepierasts. Varbūt priekš mums, kā mēbeļu galdniekiem, sarežģītākais varbūt ir bijis tieši tas, ka ir mazliet jāpielāgojās tādām kuģošanas vajadzībām. Tur tomēr ir savi tādi knifi, skrūvju galvas ir, piemēram, jāapslēpj. Ir ļoti jādomā par to, kad koks varētu staigāt, tiekot eksploatēts sarežģītos apstākļos. Paralēli koka detaļu izgatavošanai Rīgā pie meistara tiek pasūtītas visas nepieciešamās misiņa detaļas – kuģīša dekori, zvaniņi, rokturi un citas. Arī tās visas veidotas kopējot 102 gadus vecā kuģīša Darling furnitūru un ir roku darbs. Visi gravējumi tiek apzeltīti ar īstu 22 karātu zeltu. Tas nodrošina, ka nekas nelobīsies un nesūbēs pat pēc daudziem gadiem. Lai kuģītis dodoties braucienā pa kanālu mirdzētu kā dārgakmens, visi stikli tam veidoti ar slīpētām malām. Kad kuģīša virsbūve gatava, tā tiek demontēta un lakota. Šim nolūkam izmanto speciālas eļļas, ar ko piesūcina koku dziļākajos slāņos, lai pasargātu to no ārējiem kaitīgiem apstākļiem un, protams, no ūdens. Visticamāk, ka viņš tāds pats arī izskatīsies pēc gada, pēc 2 un pēc 10 gadiem, ja, jo viņš viņa apdarē tiek pielietotas vēsturiski pārbaudītas tehnoloģijas, kuras mēs esam izpētījuši un apzinājuši. Kad visas koka detaļas nolakotas un nožuvušas, tās atkal tiek samontētas uz kuģa korpusa. Viss vēl tiek pieslīpēts un nolakots, kā arī kuģī tiek ierīkota elektroinstalācija, iestikloti logi un durtiņas.
Abi jaunie kuģīši nosaukti uzņēmuma īpašnieka meitu vārdos. Kuģītis Marija jau priecē rīdzniekus un pilsētas viesus, bet kuģītis Rebeka tiks ielaists ūdenī šā gada 10. jūlijā 5:00 pēcpusdienā Rīgas kanālā pie Spīķeriem. Uz šo notikumu visi ir laipni aicināti. Darbosies āra kafejnīca, būs iespēja gan sauļoties, gan izbraukt ar kuģīšiem. Nesen uzņēmums sācis piedāvāt jaunu pakalpojumu – ūdens apli, kur kuģīši kursē pa kanālu ar 15 minūšu intervālu, piedāvājot turistiem izkāpt un apskatīt objektus 8 pieturvietās. Pēc tam viņi var sagaidīt nākamo kuģīti un doties tālāk. Ceļojuma ilgums ir 1 stunda un biļete pieaugušajiem maksā 4 latus, bet bērniem un pensionāriem uz pusi lētāk. Uzņēmējs uz lauriem nesnauž un jau kaļ jaunus plānus. Nesen izbraucis ar Darlingu pa Lielupi un tagad radusies ideja piedāvāt Jelgavas domei 2 līdz 3 kuģīšus, lai arī šajā pilsētā būtu iespējams veikt ūdens turisma braucienus.